Intervija ar Bērza kungu. Katru pavasari, katru gadu bērziem tiek darīts pāri. Rauta miza, dedzināt, taisīti papīram un malkai. Un mēs nezinām, ka tās ir arī īstas būtnes. Bet ko lai daram? Bērza kungs, kas mums ir jādara? Varbūt mums katram bērzam ir jāstāv apliriņķi, lai viņi nedara jums pāri? Žādais akcijas? Nē. Un kā lai tad mēs tevi aizstāvam? Uztaisam pa bērzu pār aizsargājumu sugu, ar zaļo flormesteru pārakstam aizsargājumu grāmatu? Jā! Nu tad mēs zinām, ko darīt. Ļautis, rīkosimies! Jā! Mēs glābsim bērzus! Jā, mēs dodamies! Talcinieki ir klāt, labdien! Laiks ir briesmīgs, bet te bija ļoti neatlaidīgi, ka jāglāb tā pasaule šodien. Aha, čau! Glābēja komanda! Glābēja komanda! Tā gribēja strādāt, tā gribēja lietainā laikā strādāt. Kas ies galā? Bet jums, bērni, nevajadzēja vilkt apaus nost. Ar abām rokām! Jums nevajadzēja apaus milīšu vilkt nost. Jā, 90. gads, tā jau ir relikvija tagad vēstures. Relikvija 90. gads. Padomājiet, cik gadi pagājuši jau ir. Tagad meita rindiņa. Šausmīgi jau žēl, ka tāds grāmatas, Apakšu tu nevar izklīt? ka literatūra ir jāved prom makulatūrā. Man ir šausmīgi žēl. Man pilnīgi sirds sāp. Bet ko var darīt? Ko var darīt? Strādājam, tā ir Jana un Evika. Viņas mīl dabu. Jā, un kurš vēl te mīl dabu? Kurš nesies izvēlēt? Es mīlu dabu! Jā, mazās meitnītes ņem mazāk kastu, mazāk iekšā ir. Es tā aiziešu, paskatīšos. Šis viss daudzums mums ir šodien jāaizved uz punktu. Redziet, cik te daudz ir. Tā ir Kerija. Ļoti dūšīga, viena pati strādā. Tā. Mēs jums māju būsim piecūkojuši. Ai. Jāniņ, tev būs grīdi jāmazgā. Tagad te notiek cīņa. Šitādi arī paņem. Tā. Lēna. Jā, labi. Prātīgi, uzmanamies, jā. Uzmanaties, lūdzu. Tas tad bija prātīgi, kājas uz augšu ceļam. Nepakrītam. Jā, malači. Cik labi ir būt skolotājam tādiem bērniem, kuri ir ļoti dūšīgi. Skolotājam nekas nav jādara, vienkārši lieliski.